ļoti daudz procesi. Tostarp arī mājas apsaimniekošanas un viss tas, par ko mēs šodien runājam, arī jau mūsdienās notiek mākotnē. Patīk mums vai nē, bet tie digitālie procesi un dažādi tehnoloģiju rīki tā ir neizbēgama realitāte, kas palīdzēs šo visu šodien apspriesto palīdzēs realizēt ātrāk, iespējams ātrāk, iespējams arī lētāk, iespējams efektīvāk. Un par to, kas un kā mums jau notiek un ko mēs varētu darīt nedaudz savādāk, mums pastāstīs Rīgas nama pārvaldnieku valdes loceklis Mārtiņš Paurs. Sagaidām Mārtiņu ar aplausiem. Yes. Nu ko, mīļie draugi, sveicu jūs atpakaļ no pusdienām. Es ceru, ka jūs visi labi un garšīgi paēdāt un ka visiem pietika. Nākamgad mums būs vēl vairāk un vajadzēs vēl vairāk. Bet nestoties to, jā, turpinam šodienas konferenci un diskusiju, lai parunātu nedaudz par tehnoloģijām. Mans vārds ir Mārtiņš Paurs, esmu no Rīgas nama pārvaldnieka un varu teikt tikai vienu: mēs esam ideju pilni. Paņemšu klikeri. Bet nelielai atkāpē, pirms mēs jau aizējam varbūt tādās praktiskās un taustāmās lietās, manuprāt, pēdējās pāris nedēļās ziņu virsrakstus pāršalts tāds ekonomiskie izaicinājumi, budžeta izaicinājumi. Ir runas par to, ka celsim nodokļus, ir runas par to, ka samazināsim pabalstus, kaut ko no savām pensijām finansēsim. Un ko es gribu teikt? Manuprāt, visa šī konference un arī tehnoloģijas un arī renovācijas, par ko mēs daudz runājam, ir šis tomēr ekonomikas izaugsmes lielākais potenciāls. Un tos datus, ko mēs šorīt no rīta redzējām par to ieguldījumiem mājokļu jomā vai mūsu mājokļos, salīdzinot ar kaimiņiem, salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, es pavisam ātri piemetu uz kauliņiem un nonācu pie secinājuma, ka ja mēs savos mājokļos ieguldītu tikpat daudz, cik tas ir Eiropas Savienības vidējā līmenī, mūsu budžets katru gadu būtu par 500 miljoniem eiro lielāks. Un tad varbūt mēs varētu nerunāt par nodokļu celšanu vai par kaut kādu izdevumu griešanu. Tā kā, manuprāt, mājoklis ir tas mūsu ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Bet kas tam traucē? Kā jūs domājat, kas ir patiesā latviešu dzīves ziņa? Vai kas tad latvietis ir? Manuprāt, tas ir mūsu vēsturiskajā gēnā. Latvietis ir viensētnieks, vai ne? Latvietim patīk privāta māja, pašam būt noteicējam, līdz pat savam žogam, vai ne? Un būt par visu atbildīgam un pašam par visu rūpēties un tad mērīties ar kaimiņiem, kam ir labāk sanācis. Bet diemžēl ir, ka Latvija ir numur 1 valsts Eiropas Savienībā, kur cilvēki dzīvo dzīvokļos. 70% Latvijas iedzīvotāji dzīvo dzīvokļos, un mēs esam pirmā valsts Eiropas Savienībā no šī rādītāja. Vai jūs te nejūtat tādu nelielu pretrunu? Vai ne? Ir tāda bišķī pretruna, kā tad mēs varētu to potenciāli izmantot. Bet par to mani kolēģi visās citās prezentācijās šodien daudz runās, gan par mazākumu balsojumu, gan par atbalstu programmām, un es ceru, ka visiem kopā mums tam arī izdosies rast risinājumu. Tad tālāk turpinam par tehnoloģijām. Tas vārdu mākonī, ko jūs rakstījāt, es teiktu, ka šie vārdi arī tur atkārtojas: drošība, caurspīdība, ērtība. Un lielā mērā, jā, tehnoloģijas ir tieši par to. Un ja mēs vēl tā paskatāmies no tā pienesuma, tad tehnoloģijas var sniegt gandrīz tikpat lielu pienesumu kā visas tās renovācijas. Viņas ir tikai jāsāk izmantot, bet lai viņas sāktu izmantot, mums ir jāvienojas. Šajā prezentācijā es jums gribu iedot dažas lietas iedvesmai, par ko varbūt ir vērts vienoties un kas var uzlabot visu mūsu dzīves, to cilvēku dzīves, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās un dala sienas ar kaimiņiem. Parunāsim par elektroauto. Tā ātrais tāds: kam ir elektroauto? 1, 2, 3. Un kā jūs domājat, ja šo jautājumu pajautātu pēc 10 gadiem, cik būtu rokas? Es domāju, ka tur varētu būt pat teju pusi zāles, vai tā tam vismaz vajadzētu būt. Un arī Eiropas Savienības mērķis ir tāds, ka tomēr visi jauni reģistrētie auto pēc 35. gada jau būs bez iekšzemes dzinējiem, tātad faktiski elektroauto. Un ko mēs ar viņiem daram? Elektroauto ir jālādē, vai ne? Un tad šī uzlādes infrastruktūra un vieta, kur mēs to varam darīt, un arī uzlādes izmaksas jau kļūst par tādu problēmu jautājumu, kurš faktiski būtu jāsāk risināt jau šodien, vai ne? Tā tomēr ir tehnoloģija, jo
Alternatīva. No sava 9. stāva loģijas varam vilkt lielu pagarinātāju lejā. Un tad, ja mēs katrs tā darīsim, tad pajautāju mākslīgajam intelektam, tad šādi varētu izskatīties 35. vai 40. gadā mūsu stāvvietas pie mūsu mājām, vai ne? Katrs ar savu vadiņu lādē mašīnu. Tā ir viena lieta, par ko ir vērts domāt, par ko ir vērts vienoties jau šobrīd, nākt pie pārvaldnieka. Kā es jau minēju, pārvaldnieki ir ideju pilni, arī mēs. Un tad tie risinājumi jau varētu izskatīties savādāk. Jā, komunicējam ar elektroauto uzlādes tīkliem, viņiem ir arī redzējums, kā izvērst daudz dzīvokļu namu pagalmos uzlādes stacijas. Arī mums pašiem ir redzējums par to, bet jādomā ir šobrīd. Laikam viss. Paldies kolēģiem tālajā galdiņā, kuri man palīdz pārslēgt slaidus. Vēl viena tehnoloģija, tāda patiesībā neba nu jauna un neba nu revolucionāra, vai ne? Bet tagad pakavējamies atmiņās. Cik bieži mēs Facebookā esam redzējuši sludinājumus par nozagtiem riteņiem no kāpņu telpām? Ir gadījies, vai ne? Es ticu. Ir gadījies noteikti katram arī kādreiz redzēt kaimiņu saskrāpēto mašīnu, vai pat pašam nejauši tikt mašīna kaut kur stāvot daudz dzīvokļu pagalmās saskrāpēta. Nodegušas mīskastes grafiti uz sienām. Video novērošana ir tāds ļoti elementārs risinājums, kas to visu varētu atrisināt, jo, kā liecina statistika, vietās, kur ir uzlikta video novērošana, sīkā noziedzība samazinās par 50%. Un tad vēl lasīju, jo ASV ir bijis ieslodzīto aptauju, ja? Ieslodzīto, tad tie, kas jau notiesāti, un viņiem ticis jautāts, kā jūs izvēlaties noziegumu vietu. Un tad arī 60% no šiem cilvēkiem saka, viņi izvēlas to noziegumu vietu, kur nav video novērošanas, lai būtu mazāk pēdas. Taču viegli, vai ne? Bet, atliek vienoties, vai ne? Un mēs sakam, video novērošana nav tikai bankās un lielveikalos. Video novērošanai ir jābūt arī pie mājām, bet tas nāk ar saviem izaicinājumiem. Tas nāk ar izaicinājumiem kā to personas datu aizsardzības regula, vai ne? Kādam ir jāmāk to ievērot, kādam ir jābūt datu pārzinim, kādam jāuztur attiecības ar tiesību sargājošām iestādēm, kādam jābūt IT inženierim, kas to visu sasprauž un tur diski un masīvi, kur tie visi video ierakstās. Mēs sakam, pārvaldnieki par to var parūpēties. Pārvaldnieki var būt tas kompetences centrs, kas nāk ar šādiem tehnoloģiju piedāvājumiem. Ir gan datu pārzinis, gan ievēro regulu un iedzīvotājiem ieguvums, drošība, kas tajā jūsu vārdu mākonī parādījās vairāk kārt, miers, viennozīmīgi, un arī sakārtota dzīves telpa apkārt mums visiem. Vajag vēl kaut ko iedvesmai iedot, vai ne? Bet šoreiz es iedošu kaut ko iedvesmai lietu, kas ir gandrīz 2500 gadu veca. Vai jūs zinājāt, ka pirmo liftu izgudroja Arhimēds, kā izgudroja, uzkonstruēja, uzzīmēja, varbūt pamēģināja, blakus nestāvēja jau 236. gadā pirms mūsu ēras. Kas tur revolucionārs un kas tur jauns? Bet problēma šodien mūsdienās ir tieši tāda, ka mēs varam palikt bez šīs tehnoloģijas. Jo jau atkal tie lifti, kas ir mūsu mājās, caurmērā lielākā daļa ir kritiskā stāvoklī. Viņu lietošanas termiņš iet uz beigām, un mums beidzot viensētniekiem, kuri ir spiesti dzīvot kopā daudz dzīvokļu mājā pret mūsu vēsturisko dzīves ziņu, mums ir jāspēj vienoties un atrast veids, kā mēs turpināsim izmantot šo jau 2500 gadus veco tehnoloģiju. Un ko es gribu teikt par liftiem? Mums ir daudzi saka, jāmaina. Bet tur jau nevar, tur jau grūti, tur jau dārgi. Es saku, jā, tas maksā kaut ko, jā, viennozīmīgi. Iespējams, jāuzņemās saistības, jāņem aizdevums. Ļoti laba ziņa, ka jaunajā Altuma programmā, kā mūs jau Selīna informēja, vai ne? Lifti būs, paldies tev liels, Selīna, par to, lifti būs kā viena no atbalstāmajām izmaksām. Un ko mēs vēl sakam? Modernus liftus ar platām durvīm var iebūvēt vecajās šaktās. Mēs esam runājuši ar daudziem liftu piegādātājiem, liftu ražotājiem. Visi kā viens ir izpētījuši mūsu standarta sēriju veidu mājas un atzinuši, jā, varam iebūvēt ar platajām durvīm, kas nozīmē ko? Cilvēki ar kustību traucējumiem varēs iebraukt ar invalīdu ratiņiem, māmiņas ar bērnu ratiņiem varēs iebraukt, varēsim lielākas kravas uzvest un tā tālāk un tā tālāk. Mans aicinājums – iemācamies vienoties, saprotam vajadzību un nepazaudējam šo jau 2500 gadus esošo tehnoloģiju, daram, lai tā joprojām ir ar mums. Un tad
noslēdzošā iedvesmas tehnoloģija, bet nebūtu ne pēdējā mūsu, teiksim tā, azotē, bet tas šodienai viedie skaitītāji. Nu, nedaudz statistikas dati, kas man ļoti personīgi apbēdina un kur es cenšos atrast kaut kādu risinājumu. Rīgas nama pārvaldnieks cenšas atrast risinājumu. 1/7 daļa mūsu klientu nenodod skaitītāju rādījumus laikā. Un šeit es pieliku speciāli to emoji zīmīti šādu, jo es esmu viens no tiem. Es tiešām nevaru atcerēties katru mēnesi tajā noteiktajā laikā nodot skaitītāju rādījumus. Un tā ir problēma. Tas uzreiz ietekmē kopējo aprēķinu, uzreiz cilvēkiem rēķinos parādās zudumi, ir negācijas, pārmetumi un ir lielas nesaprašanas. Vēl, es tā uz papīrīšu piemetu, cik mums ir skaitītāji tīklā un cik tie varētu būt visā Rīgā. Nezinu, ja godīgi, cik visā Latvijā, bet visā Rīgā. Un cik tas apmēram laika prasa katru mēnesi tos skaitītāju rādījumus nolasīt, vai ne, kaut kur pierakstīt, aizsūtīt īziņā vai tur portālā, vai vēl ir cilvēki, kas brauc ar trolejbusu speciāli iesniegt klientu apkalpošanas centrā. Tiešām daudz cilvēku tādi. Un parēķināja, ka tas varētu būt apmēram 1 000 000 produktīvu darba stundu gadā. 1 000 000. Un tad pieliekam cenu birku šīm 1 000 000 stundām un saprotam, kas ir tas, ko mēs zaudējam. Ja? Gan ekonomikā, gan visur. Mēs zaudējam ļoti, ļoti neproduktīvi. Un tā atbilde tam, protams, ir viedie skaitītāji. Vēl papildus tam visam tie palīdzēs arī nodrošināt to, ka mājām vairs beidzot nav zudumu. Nav zudumu dēļ laikā neiesniegtiem rādījumiem, dēļ arī kaut kādām krāpniecībām, kuras noteikti eksistē un neviens nevar pārbaudīt, jo dzīvoklī jau iekļūt nevar, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja mēs padarām šos skaitītājus viedus, attālināt nolasāmus, neietekmējumus, tad mēs dzīvojam mierā, mums ir ietaupās laiks katru gadu, uz visiem rīdzniekiem kopā 1 000 000 produktīvas darba stundas, ir ērtība, ir precizitāte, taisnīgums, un mēs visi no tā esam ieguvēji. Un cik interesanti, faktiski noreflektējot, ka visi šie vārdi lielā mērā vai daudz no tiem, tie ieguvuma vārdi, arī bija jūsu vārdu mākonī, un par to tiešām ir liels prieks. Mēs domājam vienā virzienā. Un par tehnoloģijām, kas arī saistītas ar mākoni, bet kas ir tā kā RNP paša pusē, un es domāju, jebkura advancēta un moderna pārvaldnieka pusē, kas vēlās kvalitatīvāk nodrošināt klientu apkalpošanu, labāk, ātrāk, ērtāk izdarīt savu darbu. Tā virziens, kurā mēs ejam, un tie pirmie soļi jau ir redzami arī mūsu klientiem, tas, protams, ir portāls, pašapkalpošanās portāls, ko mēs nemitīgi turpinam attīstīt. Un tas nāk komplektā ar mobilo aplikāciju. Ko mēs gribam caur šo panākt? Mēs gribam panākt pilnīgu caurspīdību, lai par jebkuru izdarītu darbu, ko mēs jūsu mājā izdaram, jūs arī redzētu uzreiz atskaiti, fotofiksāciju, izmaksas un visu pārējo. Tāds ir mūsu mērķis. Mēs strādājam šobrīd pie sistēma integrācijas. Mākonis tur, protams, spēlē ļoti lielu lomu. Virtuālais asistents Juris. Mēs nevaram pievilt vai, neredzēt to patiesību, ka cilvēku vairāk nepaliek, vai ne? Un tas darbinieku skaits varbūt nav bez izmēra. Un mums ir arī jādomā par klientu apkalpošanu jau varbūt tās kaut kādās pamatlietās vai tādās vienkāršākās lietās iesaistot virtuālo asistentu. Cītīgi trenējam, jā, mēs arī saņemam pārmetumus, ka viņš nav kā dzīves cilvēks, es atzīstu, nav, bet trenējam un sagaidām, ka jau pavisam drīz varētu būt forši. Un tad ir vēl tāda lieta, gribēju pielikt bildi arī no esošā ziņojuma dēļ vai arī no neeksistējošā ziņojuma dēļ, ko kāds jau varbūt ir aiznesis, ja? Bet šādi varētu izskatīties mūsu nākotnes māju ziņojumu dēļ. Ka nevis sētnieks iet ar lapiņu, ko kāds ir gatavojis, kāds ir drukājis, kāds ir transportējis līdz sētniekam, bet ka katrā mājā mums ir moderns, virtuāls, digitāls ziņojuma dēlis, uz kuru mēs ļoti operatīvi varam nodot jums informāciju, kas varētu būt mājai saistoša. Tas tā, pavisam īsi ieskatam par nākotnes tehnoloģijām. Pavisam nobeigumā es gribēju izstāstīt vienu stāstu. Es ļoti ceru, ka man piedos laika skaitītāji. Stāsts no dzīves. Kāds vīrs dodas pensijā, viņš ir nopelnījis savu labu pensiju, viņš beidzot atpūšas, viņš nopērk savu sporta auto un dodas izbraucienā pa šoseju. Viņam jauns sporta auto, viņš nedaudz pārkāpja ātrumu, līdz kamēr viņš ierauga, ka viņam seko policija, lūdzu apstāties. Viņš nes kāpēc, lai gan viņš tik ļoti to ātrumu nepārkāpa, viņš nes kāpēc turpina skriet. Viņš turpina pātrināties un braukt un mukt no tās policijas. Bet kaut kādā brīdī attopas, apstājas, policists pie viņa pienāk un saka tā. Viņš saka, man pēc 15 minūtēm beidzās maiņa, un man ir biļetes uz hokeju vakarā.
Ja tu man vari iedot kaut vienu labu iemeslu, kāpēc, lai es tevi nesodītu un palaistu, tad tagad ir tava vienīgā iespēja. Un vīrs padomā un atbild. Un viņš saka tā, pirms 40 gadiem mana sieva aizbēga ar policistu. Kad es ieraudzīju bākugunis savā atpakaļ skata spogulī, es nobijos, ka jūs viņu vedat atpakaļ. Uz šīs nots es gribu teikt un novēlēt gan sev, gan Rīgas nama pārvaldnieku darbiniekiem, gan mums visiem. Mēs negribam, ka šī pagātne, kas mums varbūt nebija tik laba, atnāk atpakaļ. Mēs gribam doties nākotnē, nedaudz pārkāpjot ātrumu un ļoti ceram uz saprotošiem policistiem. Paldies! Paldies Mārtiņam par pieredzes stāstu. Cerams, ne no personīgās pieredzes, bet par to mēs šodien nerunāsim. Mārtiņ, paldies ne tikai par tavu prezentāciju, bet paldies par visu atbalstu no tevis un Rīgas nama pārvaldnieka šīs dienas garumā, dažādos formātos un dažādos segmentos, un es zinu, ka mēs vēl tiksimies. Okay. Bet tas, lai paliek noslēpums, tas būs pavisam drīz. Tie nebija draudi. Tie nebija draudi, bet tas būs uzaicinājums. Līdzīgi kā uz to rožu dārzu. Paldies! Paldies! Paldies un tiksimies! Un,